Labrīt, sveiciens atpakaļ YouTube kanālā, kā arī sveiciens mūsu meiteņu izbrauciena video. Mēs dosimies uz Tallinu, kas ir rītīgi forši, jo es Tallinā neesmu bijusi pāris gadus, man tur ļoti patīk. Un būs noteikti arī Ziemassvētku tirdziņš, un Ziemassvētku tirdziņi ir tas, kas pavisam noteikti rada to svētku sajūtu. Tad, protams, arī parādīšu, kā mums iet, bet tagad es dodos pakaļ meitenēm. Tiekamies! Hello! Man ir baigās ziņa! Tas ir. Man uzrakstīja bookingā, ne, bet Airbnb. No. Ka viņiem ir overbookings, un ka tur kāds jau ir, vai mēs varam pārcelt un brauc. Labs. Tieši nu patās. Lai maksā mums kompensāciju. Tieši nu patās, Rēl viņam raksta, ka tā kā nav iespējams. Labs. Tā kā pirmo reizi dzīvē tāda situācija. Bet kā viņi tā var darīt? Ceļojums sākās ar piedzīvojumu, ļoti pozitīvu. Mums uzrakstīja, jā, no Airbnb, ka viņiem ir overbookings, un mums nav šobrīd nakts mājas, tā kā. Mums ir mašīna. Bet mums ir mašīna, tā kā braucam, mums ir 4 stundas ceļā, cerams kaut ko ceļam izdomās maksas. Mums ir vesels 2 labas ziņas, viena par otru labāk. Mums nebūs jāguļ mašīnā. Mums būs cits dzīvoklis, vai ne? Ultra luxury. Un tā ir jā, otrā labā ziņa, ka mums upgradeojas ultra luxury ar tur baigo skatu. Tā kā savā sliktumā vienmēr atrodās kāds labs. Es domāju, ka man ir jāapskata, kāds viņš būs. Ok, labi, neliksim pāri. Un tad mēs dosim update. Bet jā, mums ir vēl stunda palikusi, ko braukt, un tā ir rīktīga ziemas pasaka. Tuvāk uz ziemeļiem rīktīgi smuki. Noķersim Ziemassvētku sajūtas, vai ne? Jā, es varu gaidu tirdziņu. Jū, es arī. Igaunijā sestdienā lielveikalā ir visi. Un labāks algas. Un acīm redzot, jā, labāks algas, jo tiešām tā ir visi. Un tad netālu labā ziņa ir tāda, ka mums tās dzīvoklis, pie kur mēs piebraucām paskatīties jau, kur atrodās, ir daudz tālāk no centra nekā mūsu ordinālais dzīvoklis. Bet ir vēl viena laba ziņa, ka paldies Igauniem, kuriem arī ir Bolt taksometri, kurus, acīm redzēt, mēs šovakar izmantosim. Bet nepaldies. Man patīk, ka mēs šo saskatījām kā tiešām tādu pozitīvu labu ziņu. Mēs nebraucam taksometri, mēs braucam sovietrisku. Tas kameras atteica par... Mēs esam sapirkušās, visu kaut ko ēdam. Liekam visu iekšā. And let's go. Braucam uz mūsu luxury, ultra luxury apartamentiem. Kad mēs iztapsim šos aiztos sasaldētos. Super vakarīns, bet mēs negribējām tagad reāli gaidīt tik daudz cilvēkus kafejnīcā. Runā par sevi, ja? Veiksmīgi noparkojāmies, kas arī bija vesels process ar aplikācijām un ļoti ilgu meklēšanu. Višku slīd, bišķīt augsti, ne? Ir ļoti augsti. Tagad mēs mēģināsim tikt iekšā dzīvoklītī. Mums ir viena laba ziņa un viena netik laba ziņa. Mēs esam tikuši mūsu ēkā. Mēs pieņemam, ka mēs esam jā, mēs dabūjām atslēgas, bet mums neatbild hosts par to, kurām dzīvoklim ir piedara šis atslēgas, par mums ir jāiet. Tā kā, un piezvanīt mēs nevaram. Tev atbildēja hosts. Redz, viss notiek reālajā laikā. Viņš tieši raksta. Nē, viņš raksta. Ok. Hello, 135. Juhu! Bet šitais jau brauciens ir vienkārši jau. Saldētā pizza jau ir apstas. Jā. Tā, visu pagad noliekam mantas. Sākam mēs ar to, ka mums sagaida lūk šāda vanna. Paskatieties, kāds mums ir skats. Un kas mums ir? Mums ir 2 guļamistabas. Vai? Ejau, super, jums tur nebija plānots, man liekas, 2 guļamistabas. Au, paskatieties to skatu, meitenes. Ok. Šis ir luxurijā skats. Un redz, kur mums ir arī viesistaba. Un tas viss mums ir tikai par 128 eiro, meitenes, jā. Bija plānā uz, 3 reizes mazāk dzīvoklīts ar vienguļamistabu. Es saku, ir nice. 5 minutes later. Mums vienkārši piedzīvojam, nebeidzās. Ja mēs iegājām dzīvoklī, man viņš tagad uzrakst sorry, my bad, 14. stāvā 066. Sēstīsim 14 stāvu, pastīsimies dzīvokli, sapratīsim, kas mums patīk labāk, un tad uzrakstīsim, ko mēs darām. Ejam! Braucam uz 14. stāvu, ja? Es nespēju. Mēs vienkārši tik daudz jau piedzīvojuši, ka šis ir tolāk smieklīgi, ne? Jā. Pagaidiet, kamēr mēs ieradzīsim, tad būs... Mēs vispār tiksim iekšā, kas? Kāpēc uzaugs? Kāds numurs? 066. 066 neeksistē, 066. Bet viņš tādu rakstīja. 0,
066. Pagad. 176, nē. 166. Bet arī nav 166. There is no 066 on 14th floor. Nu, nē, 10. stāvs būs īstais. Sorry, my bad, ja? Ak, Dievs, labi, ka mēs ar tām mantām. Nē, es galvoju. Paņem saparīti. Es uzaugu cepari un atbraucu uz 4. Ak, Dievs. Tāds šitādi piedzīvoja, ne? Jā. Viss ķeramies klātai picai. Jā. Galdiņš ir uz Un ceram, ka nekur nav slēptā kamera. Jā, jo, tā kā bija šī dīvaini sākot. Šī 3 reizes raksta kaut kāda pilnīgi nepareiza informācija. Cik ir parkings vairāk 50, beigās nav parkings, ir tas dzīvoklis. Činčīn! Prieciņā mēs apskatījāmies, ka šis dzīvoklis ir 488 eiro. Luxury. Luxury. Tikai no 128 mēs nonācām līdz 488. Jo mēs to bijām. Jā, jau nav bez piedzīvājumiem. Mēs esam tikuši līdz piciņiem beidzot. Labi apti. Šis saucās meitenes grib uztaisīt smuku bildi mūsu konstrukcijā. Brauksim tagad arī uz Ziemassvētku tirdziņu. Taksi jau mums ir klāt. Mēs varam kaut kur aizbraukt normāli? Nē. Rezultātā it kā bija uz Ānas vārdu taksis, bet nebija. Mums bija gatavs aizvest kaut kur pilnīgi ārpus Tallinas, bet par laimi Kristīna pajautāja, kurien mēs braucam, jo tā kā galīgi ne tajā virzienā, un viņš tā kā, mēs braucam ārpus pilsētas, kaut kur, es nezinu, kas tas bija. Bet, viss laimīgi beidzās, viņš kanceloja savu braucienu, un mēs beidzot ejam uz Vecpilsētu, jo viņš mūs aizved līdz Vecpilsētā. Iestrādināsim, kāpēc mēs tik vēl šeit dodamies, tāpēc, ka mums bija ļoti gari fotosesija. Meitenes un bildes nešķirams lietas, jā? Tā kā šeit ir ļoti skaisti bildes, mums ir suluši pa visu, jo ļoti labi sanāca. Eglīte! Jū! Tukšām rokām īstenībā, jo cenas ir, es teiktu, ka ir augstāks nekā Rīgas Ziemassvētku tirdziņā. Es gan neesmu vēl bijuši šogad, bet vismaz skatoties pēc kaut vai karstvīnu cenām, 8 eiro bija. Un piparkūku izvēle arī īsti nekāda nebija, tā kā mēs laikam iesim paskatīties kaut kur, ko citu uzēst, ne? Jā, mēs kaut kādu kafejnīcu varbūt vai restorānu. Gluži reāli, pat restorānā cenas varbūt bišķiņ piemaksās, bet siltumā paēdīs. Tieši tā. Sestdienas vakarā ir aizņemts arī viss, protams, bet mēs atradām tādu diezgan jauku, tādu salīdzinoši vietējas virtuves vietiņu. Pasūtījām ne gan gluži vietējo virtuvi. Mums ir visām burgerīši un frī kartupelīši, tā kā labu apetīti. Maybe a break, boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying. Labrītiņ! Labrītiņ! Mēs esam jau izrakstījušās no mūsu ultra luxury. Tas mums jaunais mīļākais vārds ir dzīvokļi. Noliksim mantas un iesim pastaigāt pa dienas gaismu. Jā, pa Vecpilsētu, jo vakardien tik ātri, protams, palika tumšs. Ka mēs redzējām tikai tirdziņu pa lielam. Bet bija ļoti skaisti, ļoti izraznoti, tiešām wow. Nācām arī suvenīru veikliņā, un es visticamāk nopirkšu magnētiņiem, man ļoti patīk no ceļojumiem atrast magnētiņas, un Kristīna savukārt tur pār krūzīti. Šis nav slikts. Šis smuks ir, jā. Tev par sastīti kaut kādi Es saku, ir jāpērk.
gājām augšā līdz mastu vizitvietai. Tallinā pašā kalna galā, paskatīties, protams, uz fantastisko skatu, uz skatu platformu. Tagad mazās pusdienās mums braucam. Visiem ir čaja latas, un Kristīna šī būs tā pirmā čaja lata. Satraukusies viegli. Hätten wir die Gläser sowieso nicht tauschen, sind nur 11 Euro. Karsta milkšēka. Man patīk tā pirmā reakcija. Negaršoja, bet negribu teikt, ka negaršoja. Nē, nav slikti, bet jā, garšo pēc piena. Jūs paņēmāt mahu, es paņēmu vaniļas. Ja tāda man šeit garšo. Man ļoti garšoja. Ļoti tāda krēmīga. Mums tāds vajag pārtīgais, ne? Jums vajag labs mažā. Arī ļoti garšīgi. Mango, laikam. Šis ir riktīgs milkšēks. Tas ir riktīgs milkšēks, jā. Jo viņi tikai vēl vanīs. Un grilēties tostiņš arī mums visām. Pēdējais pitstops ir sapirkt Kalev končiņas, vai ne? Aizvest mājās. Šis mums tiešām bija tāds mazais izbraucieniņš, ne? Mēs dodamies mājās, lai pa dienas gaismu vēl tiktu. Jābrauc 4 stundas, bet bija dikti forši. Man ļoti patika pastaigāties pa pilsētu. Protams, būtu gribējis bišķīt varbūt kaut ko vairāk redzēt, bet vismaz es svētku sajūtu noķērs. Nezinu, kā jūs, meitenes. Man liekas, ka bija ļoti forši. Gribētu uz savu drusku citu bijis vairāk sniedziņš. Jā. Bet visādi citādi bija ļoti jauki. Kristīna? Jā, man arī patīk. Kāda politkorektāda bilde, bet bija riktīgi forši. Paldies, Mēķi. Paldies. Lai jums forši atlikusī diena un tiekamies nākamajā video. Tā! Čau!